uz galda, ne? Nē. Uz galda gulēt nedrīkst, tev jāiztaisnojas kājas, izmet lietas blakus, stāvšā, te tev jau plecs sagāžās. Un tu vari izmēģināt, kā tu teikt, ja tev tur kameru, ka tu iepazīstini un runāsim par šīs dienas ziņām un pamēģināt nolasīt. Vakar. TV24 ziņas. Galvenais neapsmieties visu laiku. Bet pagājušajā diennaktis nārties mierīgi un nekāda liela ugunsgrēka vai glābšanas darba nav bijis. Dienas kopumā pagājušajā diennaktī saņēmis 30 izsaukumus, no kuriem 15 bija ugunsgrēki, 9 glābšanas darbi, bet 6 izrādījās maldinājumi. Turklāt Eiropas drošības un aizsardzības organizācijas parlamentārās asamblejas priekšsēdētājs Ilga Kanēla aicinās Krieviju slēgt savas starptautiskās robežas ar Ukrainu, lai apturētu konflikta eskalāciju Austrumu Ukrainā. Slēdzot robežas nepieciešams ņemt vērā jautājumu par humanās palīdzības sniegšanu civiliedzīvotājiem. Ļoti labi, un tu pat noimprovizēji tajā brīdī starp ziņām, kas bija forši pateicis savu viedokli. Un tā ir tā foršā lieta. Baigi grūti, kas it kā šķiet tikai lasīt tekstu, bet īsumā tev ir jēga arī jāieliek. Zini kā, tu lasi tur pa tiem autovadītājiem un it kā, kaut gan es pieļauju, ka gan jau jūs izlasat pirms tam arī. Jā, noteikti izlasi pirms tam, jo citādāk jau, kā tu redzi, tu tikai mazu daļu no tā teikuma un tu nesaprast vispār to domu. Jautri, teiksim tā, pārāk jautri. Bet tas laikam arī tāpēc, ka, tas jau viss tā kā nav ieslēgts. Iebūt pa īstam, viss kameras iekšā. Stāvēt tā kā stāviņš. Eiro 15 sanāk ir un pie vadītāja. Laikam pie vadītāja pilnīgi vienalga, kurš pērk, vai ne? Jā. Mēs veidojam sižetu par Rīgas satiksmu un biļešu cenām jaunajām. Kāds būtu jūsu viedoklis? Я по-киевски. По-киевски. Цена мне очень тяжело будет ездить, потому что у меня пенсия 88 евро. Я сейчас-то пешком хожу, а тогда не знаю. Я против такого повышения. Jā, pajautājam. Jā, Svetlana. Sakiet, kāds būtu jūsu viedoklis? Labi, atvainojos. Tas ir labs starts. Vai tas bieži gadās? Nezinu. Tas ir bēdīgs. Jānis ir bēdīgs tagad. Jānis ir bēdīgs tagad. Viss kārtībā, beidz. Tā ir tā. Tāpēc es meklēju studentu. Tāpēc meklēju kādu, kur acīm redzam varētu forši parunāt. TV24 vai var uz mazu interviju? Nē, paldies, lūdzu. Viss labi. Vai jums ir kaut kāda varbūt sapratni par to, kāpēc tās cenas paaugstina? Varbūt kaut kāda paaugstināsies kvalitāte sabiedriskajā transportā vai servisā vai nebūs tik ilgi jāgaida tie reisi? Es domāju, ka kvalitāte uzreiz nepaaugstinās. Tas ir drīzāk varbūt saistīts ar kaut kādām citām lietām, ko mēs varbūt īsti nezinām. Es īpašas izmaiņas nesagaidu šobrīd. Labdien! TV24. Mēs veidojam sižetu par Rīgas satiksmes jaunajām biļešu cenām. Gribējām zināt jūsu viedokli. Manuprāt, ka tas ir diezgan dārgi. Jo it kā studentiem būšot pat nedaudz laikam samazināts, bet attiecīgi strādājušiem studentiem tās cenas, bet tā kopsumā jums tas šķiet bišķiņ pat rāku. Kopsumā, ja man, teiksim, nav nekādas tādas atlētas un par tiem 2 eiro jāpērk, tas nav izdevīgi. Esmu students, man nemainās, kā es redzēju. Staigāsim vairāk ar kājām, vairāk laidā. Kas ir velobraucieniem domāt, tie ceļi, mums diemžēl nav izmantojumi, jo 2 bērnu kompānija tas nav nemaz tik viegli. Iespaidos, jo, teiksim, tā kā man jāvada 2 bērni, tad tas ir gandrīz, to pateikšu, gandrīz 4 braucieni, un speciāls atlaides man nav, tad es tā rēķinu, ka tas ir gandrīz 4 lapi, tas ir vajag. Kaut kur 5 eiro dienā, ziniet, tas ir jūtam budžetā. Es ceru, ka man izdevās tā, ka kaut kas no tā būs izmantojams, bet rezumē ir, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Iela intervijas iespējams ir visgrūtākais žurnālista žanrs, jo nākas visu laiku atslēgt tās emocijas un atslēgt kaut kādu to bildi, ko tu iedomājies. Šis cilvēks noteikti būs ļoti pretīm nākoši nebildēs, un pēkšņi izrādās, ka nē, tieši ir otrādāk. Tev uz beigām jau sanāca daudz labāk, cilvēki jau bija gatavi runāt, bija tādi pretim nākoši, ar ko tas tavuprāt,
Nu, tie bija sarunāti. Ok, viss noslēmumā. Nē, es domāju, ka laikam tas ir vienkārši kaut kāds pilnīgi neizskaidrojams faktors, jo man neticās, ka, redz, vienā pieturā ir smaidīgāk cilvēki un otrā pieturā ir dusmīgāk cilvēki. Es domāju, ka tas viss ir vienkārši kaut kāds likteņs pirksts. Bet forši, tev sanāca, par to mēs varam arī sist 5.